Šķelmīgs šveicers pie durvīm un uzraksts vieta nav. Pirms gadiem 30 pie restorāna bija ierasta lieta, un sarunāšana piederēja pie tā laika dreskoda. Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados Ogrē bija 5 restorāni, visaugstāk kotējies pie Zelta liepas. Mēs nācām uz darbu kā uz svētkiem, mums bija jāsapucējās, kaut ārā 30 grādi karsts, mums bija jābūt zeķēm kājās un jāizskatās labi un ar augstupēžu kurpēm, un intūris nāca, mums bija jāapkalpo. Tas bija ļoti fantastisks laiks. Izstāde Ogres šnicele, kas veltīta ieskatam padomu laika sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, pulcēja necerēt daudz viesu, galdas servējums, ēdienkartes un citi šodienas acīm neierasti amata rīki, kā arī fotogrāfijas lika sprēgāt atmiņu ugunskuram. Zelta liepas šefpavāri atklāja, ka allaži sekoja uz teicienam uzticies, bet pārbaudi. Gribējās būt no tiem sabiedriskās ēdināšanas darbiniekiem. Labāk jau tad ir vimpels, nebija svarīga tā nauda. Svarīgs bija vimpels toreiz, vai goda raksts, vai kā. Par tā laika sistēmu atmiņas ir arī kultūras darbiniekiem, kuriem kā sadarbības partneriem bija piešķirta lielākā caurlaida blats. Ļoti labi atceros, kad pēc labi padarīta darba tur bija, pagrabā bija tāds lielais ledusskapis, un tad Ināriņa teica, Anita, aizej, kaut ko jau tu drīksti tā kā paņemt. Bet garšas kārpiņu atmiņu rosināja arī pēc tā laika receptūras ceptā kūka Ogre. Man liekas, vispopulārākais bija saļanka un eskalops pie Zelta liepas. Man liekas, ka tas bija tāds top ēdiens, un tad vēl rupmais kārtojums, tas tā kā no saldajiem ēdieniem. Eskalops pie Zelta liepas noteikti, jā. Jo tik smaržīgs, tik aromātiks, tik garšīgs, tik naturāls, laikam jau, tas tikai tādās atmiņās. Iepazīt jau vēsturē aizgājušos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus Ogres muzejā varēs vēl 2 mēnešus. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.